Meža iemītnieki nereti izmanto arī cilvēku piedāvātos bezmaksas pakalpojumus. Kāda lapsa Gokneses pusē ielāgojusi, ka pie gardakumos viņa var tikt nevis staigājot pa izcirtumu, bet pagaidot, kamēr to no zemes izcels arājs. Kuplastes uzmanību visticamāk piesaistīja putnu bars, kas pavadīja traktoru. Stārķi, vārnas, kraukļu un klijānu pāris pārmeklēja katru arklu apvērsto zemes piku un uzlasīja kāpuras, vaboles, ķēra lauka peles, kuras te bija ierīkojušas savas migas. Arī Rudasta nolēma paņemt savu tiesu, un te 2 stundas no traktora turoties vien pāris metru attālumā, mielojās ar nulle noķertajiem kārumiem. Šķiet viņu nebiedēja ne traktora tuvums, ne skaļais troksnis. Kad traktoru uz mirkli apturēja, viņa pacēla galvu un uzmanīgi mani vēroja savām dzeltenajām acīm, it kā vaicādama, ko brīnies, vai tu viens vari izmantot modernas tehnoloģijas? Vien, kad bija man jāizkāp no kabīnes, viņas teikšus paskarēja nostāk, apliecinot, ka tomēr ir savvaļas dzīvnieks un no cilvēka vislabprātāk turas pa gabalu. Nākamajā dienā, braucot uz lauku, domās brokastīs aicināju arī iepriekšējā dienā novēroto kuplasti, taču viņas nebija. Jau sāku uztraukties, kas ar viņu noticis. Pēcpusdienā tomēr atgūs sirdsmiera, lapsa bija atkal klāt un atsāka peļu ķeršanu. Vai, ka mūs nevar nemīlēt, un tāds mēs čaļi, normāli čaļi, un tāds mēs čaļi, čaļi, un tāds mēs čaļi, normāli čaļi, un tāds mēs čaļi. Pāri no visa, nav palicis vairs nekas. Pirkstos